Ja agrāk aerobikas festivālā uzstājās tikai pieaugušie, tad to pārņēmuši bērni un jaunieši. Festivāla skatuve pieder tikai viņiem. Lai gan uzstāties sanāk daudz un dažādos notikumos, jaunie dejotāji paši atzīst, ka šis ir īpašākais gada notikums. Tāpēc, ka te ir visi pazīstamie, un tad prieks dzirdēt no tādiem, kam tu esi tuvs, kādas atsauksmes viņiem un kā patīk. Vienmēr atbraucam un aizbraucam mājās ar lielu smaidu sejā, kā arī mūsu futbola komanda mūs ļoti atbalsta, līdz ar to ir ļoti forši šeit atrasties. Te var arī smelties kaut kāda iedvesma kustībās, ko citas grupas izpilda. Mūsu stils šeit tā ļoti rēti, vairāk ir kā laikmetīgās dejas, bet, skolotāji jau ka paņem arī kādas padomas vai kā. Jā, un ļoti bieži dziesmas, iedvesmas nāk no šejienes arī. Šoreiz piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku no dažādām Latvijas vietām. Pasākumu vadītājs Ingus Stauģis pats kopā ar saviem dejotājiem šeit nav piedalījies jau 5 gadus. Viņam iespēja atcerēties, kādi tie ir svētki, tāpēc nākotnē jāatgriežas. Viņaprāt, šis festivāls daudziem ir iecienīts lielās skatuves dēļ. Tā ir tiešām liela problēma. Vienmēr ir mazas skatuves, daudz dejotāju, un tas ir viss tā. Šeit mīlīši tāds placis tikai visiem dejotājiem. Bet reizē tas nav arī izaicinājums apdzīvot to lielo placi? Jā, tas ir pedagogam, tas ir daudz grūtāk, jo bērni, jeb dalībnieki neorientējās tik lielā telpā, bet tā ir laba pieredze. Pašu festivāla idejas autori un organizatori šobrīd uz skatuves vairs redzēt nevar, jo pērn viņa aerobikas festivālā nodejojusi pēdējo deju. Kā tad ir šoreiz skatīties no malas, zinot, ka jūs... Tas ir tik forši. Skatīties forši uz saviem audzēkņiem, skatīties forši uz saviem bērniem un viņu prieka acīs un tas, kā viņam tik ļoti patīk un tas viņu uztraukums un tas praktiski tā ir 3. paudze jau. Īstenībā jau no pirmā sākot šī 3. paudze, kas vēl pat plānā nebija piedzimuši tajā laikā, kad mēs jau sākām. Tā pieaugušajiem prieks redzēt, kā veidojas jaunie talanti, un viņiem arī ļauj izpausties. Gan ar solodejām, gan pašiem uztic veidot horeogrāfijas. Arī deju grupas Elfas dejotājai Elīzai Grīvānei. Kā ir redzēt kaut ko tas pat izdomājas, ka tik daudz talantīgas meitenes to dejo? Sākumā ir tāds satraukums, ka viņām varbūt tas nepatiks, bet tad, kad redzēt, kā es to iztēlojos, jo tad, kad es domāju deju, tad es neiztēlojos, kā es pat to izdaru, bet kā kāds cits, un tas man ļoti patīkami redzēt. Visus 26 gadus aerobikas festivāls arī skatītāju ļoti mīlēts. Tās laikam rulē. Publika mums ir tiešām vienmēr un visus gadus vienmēr ir bijuši pilns tribīns. Gaismas, skatuve, vadīšanas tips, kaut kā laikam, es nezinu, vieta maģiska, visi kaut kā te patīk visiem šeit, jā. Un tas man par to prieks. Pati festivāla organizatori atzīst, ka tieši ar aerobikas festivālu sākas viņas jaunais gads, un pasākums turpināsies arī nākamajos gados. Saneta Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.